Tas tāpēc, ka igauņiem blakus ir Somija, savukārt lietuviešiem Polija. Reizēm atbildot par Latvijas atpalicības iemesliem no Baltijas kaimiņu valstīm, no politiķiem izskan arī šāds skaidrojums. Pretējā viedokļu spektra galā ir apgalvojums, ka tikai Latvijā domā, ka Igaunijas attīstība būtu Somijas nopelns. Kur meklējam patiesību starp šiem diametrāli pretējiem apgalvojumiem? Cik liela un tieši kāda ir Igaunijas un Lietuvas kaimiņu valstu ietekme uz to ekonomikām? Cik lielu lomu Igaunijas un Lietuvas izrāvienā varētu būt spēlējis tieši veiksmīgāks ģeogrāfiskais novietojums, tai skaitā robežošanās ar ekonomikas attīstībai izdevīgākām kaimiņu valstīm? Aprīļa žurnāla bilance numurā analizējam datus par galvenajiem rādītājiem Igaunijas, Somijas un Lietuvas Polijas ekonomiku sadarbībā. Viens no tiešākajiem kaimiņu valstu ekonomiskās ietekmes faktoriem ir turisms. Igaunijas un Somijas gadījumā tas redzams ar neapbruņotu aci, jo somu turistu skaits un pienesums Igaunijas ekonomikai ir milzīgs. Tieši somu turisti ir pārliecinoši dominējošā ārvalstu turistu grupa Igaunijā. Pagājušajā gadā saskaņā ar Igaunijas centrālās bankas publiskotajiem datiem valsti kopā apmeklēja gandrīz 4 miljoni ārzemju turistu, no kuriem tuvu pusē, jeb 44% bija somi. Savukārt Lietuvā poļi veido tikai ap 10. daļu no kopējā turistu skaita. Vēl lielākas atšķirības vērojams turistu naktsmītēs pavadītā laika ziņā. Somu ceļotāji aizpērn rezervējuši 5. daļu no turistu viesnīcās pavadītajām naktīm Igaunijā, kamēr poļu viesi Lietuvā tikai 3,5%. Ģeogrāfiskā tuvība un cieši starpvalstu saites ir spēcīgs priekšnoteikums arī pārobežu tirdzniecības, eksporta un importa attīstībai. Igaunijas lielākais eksporta partneris gan pagājušajā, gan citos gados bijusi Somija. Tiesa, nevarētu teikt, ka Somijas īpatsvars kopējā bilancē būtu ļoti nospiedošs. Eksports uz ziemeļu kaimiņiem Igaunijai pērn veidojas ap 3 miljardiem eiro, jeb gandrīz 17% no visa eksporta. Savukārt Lietuvas eksportēnā Polija, lai arī ieņem būtisku lomu, pēdējos gados 2. vietu aiz Latvijas ar apmēram 9% no kopējā eksporta, tomēr netik svarīga kā Somija Igaunijai. Turklāt ārējās tirdzniecības bilance Lietuvai ar Poliju ir pārliecinoši negatīva. Lietuvas Polija eksportē vērtību ap 4, bet importē ap 6 miljardiem eiro gadā. Kamēr Igaunijai ar Somiju tā ir gandrīz līdzvērtīga. Līdzīgi kā turismā un eksportā, arī investīciju ziņā Polijas un Lietuvas saites no Lietuvas skatu punkta nepavisam nav bijušas tik perspektīvas kā Igaunijai ar Somiju. Polija ieņem tikai 8. vietu kumulatīvo Lietuvā ienākušo ārvalstu tiešo investīciju ziņā, atrodoties arī aiz Igaunijas un Latvijas, kamēr Somija kopā ar Zviedriju ir viens no 2 gadu gaitā pārliecinoši dominējošiem investoriem Igaunijā. Polijas un Lietuvas pārī Polija var kalpot kā noieta tirgus, taču daudz mazākā investīcija izcelsmes vieta, ja salīdzina ar Somijas un Igaunijas sadarbību. Poļiem ir bijusi daudz mazāka jēga investēt Lietuvā, jo lēts darba spēks ar līdzīgu zināšanu un prasmi līmeni bija pašiem, skaidro Luminor bankas galvenais ekonomists Pēters Strautiņš. Vēl viens būtisks kaimiņu valsts savstarpējas ekonomiskās gravitācijas faktors ir darba spēka migrācija. Šajā ziņā Somijas tuvums Igaunijai ir radījis ļoti būtisku atšķirību ar abām pārējām Baltijas valstīm. Kamēr no Lietuvas un Latvijas pārsvarā uz Rietumu Eiropu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā emigrējuši vairāki 100 000 iedzīvotāji no katras valsts, no Igaunijas uz Somiju aizbraukušo iedzīvotāju skaits tiek lēsts ievērojami mazāks. Uz pastāvīgu dzīvi Somijā pārcēlušies ap 50 000 igauņu, vēl apmēram tikpat daudz ik nedēļu dodas strādāt uz Helsinkiem, izmantojot ērto prāmju satiksmi. Tas nozīmē, ka šie daļējie emigranti nedēļas nogalēs atgriežas mājās, tērējot tur Somijā nopelnīto naudu, un tam ir pozitīva ietekme uz Igaunijas ekonomiku. Polija Lietuvai šādas darba spēka tuvās emigrācijas iespējas nav devusi, jo Polijas ekonomikas labklājības un algu līmenis bijis apmēram līdzīgs Lietuvai. Cita, lai arī ne ļoti būtiska, tomēr ekonomika ietekmējoša nianse ir pārrobežu iepirkšanās. Šajā ziņā vērojams pilnīgi pretējas plūsmas Somijas Igaunijas un Polijas Lietuvas pāros.
Kamēr Somi ienes naudu Igaunijā, lietuvieši dodas iepirkšanās turismā uz lētāko Poliju, atstājot aiz robežas diezgan ievērojams naudas summas. Piemēram, 2023. gada pirmajos 9 mēnešos tie bijuši 271,3 miljoni eiro. Bet rekords uzstādīts 2019. gadā, kad lietuviešu pircēji Polijas pierobežas reģionos iztērējuši 367 miljonus eiro. Tas, protams, nenāk par labu Lietuvas ekonomikai. Kā zināms, ar Igauniju un Somiju situācija ir pretēja. Pārsvarā tieši Somi ir tie, kas dodas iepirkties uz Tallinu. Īpaši leģendāra šajā ziņā kļūsi alkohola tirzniecība. Kā Latvijas ģeogrāfiskā priekšrocība Baltijas valstu savstarpējā konkurencē, visbiežāk tiek uzsvērts fakts par atrašanos Baltijas centrā, kam it kā būtu jāsniedz priekšrocības. Piemēram, loģistikas ziņā, ja runā par lielām ārvalstu kompānijām, kurām jāizvēlas galvenā bāzes mītne darbībai Baltijas reģionā. Tomēr dzīvē ne viss ir tik vienkārši. Pirmkārt, ne visās ekonomikas nozarēs uzņēmēji vispār domā par orientēšanos atsevišķi uz nelielo Baltijas reģionu. Otrkārt, Latvijas centrālā atrašanās pozīcijas Baltijā tomēr ģeogrāfiski zaudē Lietuvai, kas atrodas tuvāk Rietumē Eiropai. Proti, tā ir kā ieejas vārti Baltijas valstīs, un tas ļāvis tieši mūsu dienvidu kaimiņiem sekmīgāk attīstīt transporta biznesu, loģistikas un noliktavu bāzes, tirniecības plūsmām ar pārējo Eiropu. Skaidro bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Būtiskākā Somijas ietekme uz Igauniju iespējams izpaudusies jau biznesa vides attīstībā 90. gados. Tā ļāvusi pieņemt pareizos ekonomiskās transformācijas lēmumus un likt pamatus igauņu atrāvienam no abām pārējām Baltijas valstīm. Dažādās nozarēs esmu dzirdējis stāstus, ka igauņi, saskaroties ar kādu problēmu jautājumu, parasti mēdza palūkoties, kā tas atrisināts Somijā un to nokopēt. Viņi nekautrējās daudzas lietas vienkārši pārņemt, stāsta Mārtiņš Āboliņš. Savukārt Lietuvas attīstībā ekonomiskajām saitēm ar Poliju ir bijusi daudz mazāka nozīme. Turklāt vēl ir jautājums, vai tā vispār ir ar plusa zīmi. Līdz ar to, rezumējot, gan aplūkotie dati, gan aptaujātie ekonomisti liecina, ka Somijas tuvums Igaunijai tiešām ir palīdzējis ātrāk attīstīties. Taču Lietuvas situācija drīzāk salīdzinām ar Latviju, kurai nav bijis šāda ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi pozitīvi ietekmējoša kaimiņa.